Esiet sveicināti atpakaļ otrajā konferences daļā. Un otrā daļa, līdzīgi kā iepriekšējā sesijā, ir jautājumu un atbilžu daļa. Jautājumi ir vairāki. Mēs sākumā iziesim cauri konferences redakcijas sagatavotajiem jautājumiem, kas runātājiem iepriekš ir bijuši pieejami. Aptuveni 15 tādi jautājumi, pēc kuriem arī būs iespēja uzdot jautājumus publikai. Šie 15 jautājumi sākotnēji nepieciešami, lai mēs pēc iespējas fokusētāk un mērķētāk uzturētu fokusu tieši uz šīs dienas konferences galveno tematiku, kas būs sadalīta trijās galvenajās daļās, proti politika kā saruna, otrā daļa mazizglītotība un citi nelietīgi oponentu diskvalifikācijas paņēmieni, un trešā daļa pirms politiskā lojalitāte jeb kolektīvā identitāte. Arī publikas jautājumiem, kas nāks pēc redakcijas jautājumiem, pieturēsimies pie šīm tēmām. Jautājumi būs adresēti runātājiem. Atbildēji dotas ne vairāk kā 2 minūtes, kur rezultātā strikti skanēs zvani. Pārtērējot šo laiku, atskanēs šis skaņas signāls, un jums lūgums pārtraukt jūsu atbildi šo jautājumu, pat tad, ja labākais ir palicis nepateikts. Šis pats formāts par sevi iespējams nav īsta saruna, bet ceram, ka tā viesīs sarunas arī pēc konferences. Runātāji atbild pieceļoties kājās no savas vietas. Pie tribīnas nav jānāk, jums ir arī mikrofoni. Ja vēlaties papildināt kādu citu atbildi, tam arī būs dots mazliet laika, arī tad lūgums piecelties kājās un papildināt. Un, kā jau minēju, publikas jautājumi arī būs par tēmu īsi un kodolīgi šajās 3 apakštēmās. Publikas jautājumu atbildes un replikas gan būs ierobežot laikā 1 minūti, tā ka lūdzu ļoti koncentrēti. Un tā sāksim ar redakcijas jautājumiem. Un pirmais jautājums būs Apala kungam, un jautājums ir tāds. Ko Donalda Trumpa jaunā ASV prezidenta uzvara nozīmē demokrātijai, politiķu attiecībām ar sabiedrību? Es domāju, tas nozīmē to, ka vienkārši kā Amerikā cilvēks spēj saliedēties. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi. Ja, ja liberālais spārns, šī demokrāta partija, ja, būtībā ir tāda minoritāšu koalīcija, nekas vairāk, kas cenšas apmierināt visas minoritātes pēc kārtas, ja, tad lūk vairākums spēja saliedēties, ja, un pamatā tam bija vērtības. Un ir drīkst vienkārši vienu mazu lietu, ja, mēs iepriekš ārā runājām, ja, bet redzot mācītājs šajā zālē, bīskaps mācītājs, ja? Ir viena lieta, kurš no jums pateiks, vienkārši tev nebūs zakt. Kurš? Paldies. Nākamais jautājums Edmundam Apsalonam. Jūs rakstāt, ka katrā saskarsmes situācijā mēs esam izvēles priekšā. Cīnīties vai sadarboties. Kādā veidā demokrātiskā politiskajā procesā cīnīšanās var kļūt par sadarbības formu? Cīnīšanās par sadarbības formu? Jā. Aha. Respektīvi, ir tā iespēja, cīnīšanās un sadarbība kā 2 sociālas rīcības pamatformas, viņām ir noteikts sociālās rīcības, kurās abas šīs lietas pārklājas, kur no vienas puses tā ir cīnīšanās, no otras puses tā ir sadarbība. Un iešu atpakaļ pie Teda Lasso. Respektīvi, sporta spēles ļoti labi demonstrē šo te interesanto savienību, jo no vienas puses sporta spēles ir cīnīšanās izpausme, mūsu uzdevums ir pretinieku uzvarēt, un tajā pašā laikā tā ir arī sadarbības izpausme. Es šeit nedomāju to komandas iekšējo sadarbību, ka komandai ir nepieciešams savā starpā sadarboties, bet sadarbība ar pretinieku. Tad ir jautājums, kur tad ir tas sadarbības moments sporta spēlēs, un atbilde ir noteikumu ievērošanā. Jo tā cīnīšanās nenotiek jau ar jebkādiem noteikumiem. Ja, kā es strādājot ar basketbolistiem, esmu viņiem teicis, ja jūs gribat vienkārši uzvarēt pretinieku, neņemiet bumbu, paņemiet beisbola nūjas, daudz ātrāk izdosies. Bet ja jūs gribat uzvarēt viņus šajā te spēlē, ja jūs gribat ar viņiem sacensties, tas ir jādara noteikumu ietvaros. Ja, tad noteikumu ievērošana jau ir sadarbības izpausme.
Ja, arī šajā cīnīšanās procesā. Kaut gan mēs labi zinām arī atkal pie tām sporta spēlēm, kā to priekšrocību tu iegūst vienmēr balansējot uz noteikumu pārkāpumu robežas. Ja. Paldies! Nākamais jautājums un 2 minūšu atbildes ir 2 runātājiem, Elvīrai Šimfai un arī Nilam Konstantīnovam. Kādas sekas ir tam, ka sabiedrības grupas izvairās gan no konstruktīvas sarunas, gan strīdiem? Vai tēmas neskaršana, atšķirīgi domājošo ignorēšana var būt par sava veida mierizlīgumu? Elvīrai un Nilam. Katram 2 minūtes vai mums pa vienai? Mums uz abiem 2. Atkārtojiet lūdzu vēlreiz jautājumu otro daļu. Kādas sekas? Otru daļu, ja? Jā. Vai tēmas neskaršana un atšķirīgi domājošo ignorēšana var būt arī sava veida mierizlīgums? Tas ir nopietni domāts jautājums. Tas ir jums uzdots jautājums. Tātad vai ignorējot kādu Varbūt tēmu? šo pirmo daļu arī atgādināšu. Kādas sekas ir tam, ka sabiedrības grupas izvairās gan no konstruktīvas sarunas, gan strīdiem? Ne, sekas, protams, ir vispār pirmkārt konstruktīva saruna, tātad paredz strīdu vai iekļauj strīdu. Strīds vispār ir būtiska konstruktīvas sarunas daļa, kas aizvien vairāk un vairāk tiek aizmirsts un ignorēts. Un, protams, ka konstruktīvas sarunas ignorēšanas vienīgās loģiski, pilnīgi droši paredzamās sekas ir tātad nespēja sasniegt nekādus ne pragmatiskus, ne ideālistiskus mērķus. Tas ir skaidrs. Nav jābūt ģēniem, lai to spētu prognozēt. Sekas tātad ir sliktas. Un atbildot uz jautājumu otro daļu, tātad, vai jūs varat noslēgt mieru vai ne, ar kādu, kura viedoklim jūs nepiekrītat, šo viedokli ignorējot? Protams, ka nē. Jūs varat piespiest šo cilvēku, kura viedokli jūs ignorējat, uzvesties tā, it kā jūs būtu ar viņu noslēguši kādu līgumu vai sarunājuši dzīvot mierīgi vai draudzīgi. Piespiest jūs varat. Jā, ja jums ir attiecīgie varas resursi un līdzekļi. Bet noslēgt to, ko mēs saprotam kā mieru, kur abas puses ir tātad racionāli iesaistītas, ar vēlmi mierpilni turpmāk sadarboties, to jūs, protams, nevarat, ignorējot šo cilvēku vai cilvēku grupu. Paldies. Nilam. Es domāju, ka jā, ka var būt situācijas, kurās mēs par kaut ko nerunājam. Mēs apvienojamies nerunāt, attiecības nāk prātā. Piemēram, vīrs kaut ko neizdarīja vai bija krāpšana, bet ir bērni ģimenē. Tad, lai audzinātu tos bērnus, mēs vienojamies. Mēs nevaram to pagaidām pārstrādāt, mēs par to nerunāsim. Kaut kādu laiku, teiksim, gadu, 2, augstāk mērķu vārdā. Kāpēc ne? Tā ir saprātīga taktika reizēm. Ja es drīkst precizēt jautājums par sabiedrības grupām. Piemērs ir labs, bet par sabiedrības grupām. Pieņemsim grupa, tēvu grupu un māšu grupu. Bet, protams, ka jebkas, kas ir apslēpts, viņš kaut kādā brīdī, es te sāku runāt Bībeles citātos, jebkas, kas ir apslēpts kaut kādā brīdī, tas nāks gaismā. Tas, protams, tas ir gruzdoša lieta. Mums kaut kad ar to vajadzēs dīlot. Man patīk tā doma par strīdu loģiski. Es domāju, ka mēs kaut kādā ziņā esam netik daudz pazaudējuši spēju sarunāties un diskutēt, jo principā mums šādas diskusijas un visādas diskusijas un konferences un semināri ļoti, ļoti daudz. Bet tas, kas mums nav, piemēram, ko mēs neredzam, ļoti klasisko strīdu debašu formu, piemēram, universitātēs, klasiskā universitātē, kā tas notika, ir viens, kurš aizstāv savu viedokli,
un otrs, kurš šo viedokli apstrīd, un veidojās strīds, un tā ir absolūti normāla šī debate, pilnīgi klasiskās izglītības daļa. Es domāju, šis ir tas, nevis dažādi veidi sarunāšanās, bet tieši dažādi veidi strīdēšanās ir tas, kas mums ir pazudis. Pretējā gadījumā mēs no strīda sākam baidīties, tāpēc, ka tas var nozīmēt tikai to, ka es iznīcinu otru, vai es viņu tikai pazemoju. Un es nevaru uzvarēt strīdā citādāk kā otru, vai pazemojot, vai arī pārējot un uz pavisam citu laukumu, kurā strīdu vairs nav. Kā mums šobrīd pat notiek šī migrācija no eks uz šo otru it kā tvītošanas formu. Tikai es domāju, runas ir sava vieta, bet strīdi, protams, vienmēr būs vērtīgāki tādā ziņā. Paldies. Nil, jums arī nākamais jautājums. Ar cik lielu politisku oponentu vispār ir iespējams sarunāties? Es tikai mazs cinīts gāž lielu vezumu. No vienas puses gribās teikt, nevajag baidīties, vajag sarunāt, tur nav. Mēs jau redzam visus šos stāstus, kad ļoti mazas tur kustības, nebaidās iestāties par savām lietām. Bet no otras puses, es domāju, ka nevienmēr tā ir. Es šeit daudz izskan tā ideja, ka mums ļoti vajag sarunāties. Šķiet, viss šis ir par to. Bet tas kaut kā paredz to ideju, ka nav it kā reāli atskaites punkti. Tas paredz ideju, ka nav tāda viena taisnība vai patiesība, par kuru mēs sarunājamies. Mēs katrs ienākam, un tad mums ir kaut kādas relatīvās patiesības, un es pret kādu lielāku tad varu, bet arī man ir mana patiesība kaut kādā ziņā. Es domāju, ka tā nav. Ka ir jāizsver, un ka ir patiesības, tos ar oponenti, ar kuriem es nevaru sarunāties. To starp, tāpēc, ka es paredzu to, ka, manuprāt, ka ir kaut kāds objektīvs atskaites punkts, kurš man var nebūt. Un man var nebūt taisnības, man var nebūt patiesības. Un līdz ar to tādā ziņā tu izvēršot, es teiktu, ka ir pilnīgi noteikti oponenti, ar kuriem nav vērts uzsākt diskusiju. Paldies. Nākamais jautājums Ventam Sīlim. Vai sabiedrībā var noturīgi pastāvēt tādas politiskas atziņas, kuras neapšauba un ik pa laikam no jauna neapliecina? Piemēram, vai sabiedrībā var pastāvēt izpratne par vārda brīvību vai pulcēšanās brīvību, ja tās nepārtraukti netiek pārbaudītas un aizstāvētas? Jautājumā jau ir patiesībā pat tā svarīgākā atbilde. Nekas no tā, ko mēs te runājam, nav akmenī kalts. Un kamēr mēs to neiekaļam akmenī, tikmēr mēs par to varam sarunāties. Tad, kad ir akmenī iekalts, kādas tur sarunas? Jā, mazliet paplašinot šo atbildi. Man liekas, ir tajā brīdī, kad mēs izrunājam lielos vērtību vārdus, cieņa, taisnīgums, atbildība un brīvība, tas ir sokrātisko dialogu pamatā. Tad, kad kāds izrunā šo vārdu, tad viņam tiek lūgts paskaidrot, ko viņš ar to domā. Tikko viņš paskaidro, ko viņš ar to domā, atrodas kāds, kurš saka, nē, tas ir viss pilnīgi citādāk. Tā galīgi nav tā cieņa, pa ko es uzskatu par cieņu, un tad sākās arī tas strīds. Bet labā ziņa ir tāda, vismaz man tā šķiet, ka reizēm mūsu pati valoda gan iegāž šajās lamatās, gan atpestī. Jo tad, kad es kādam saku, tu neesi brīvs, viņš mani saprot, kad mēs sākam par to strīdēties, tad mēs paši sevi vairs nesaprotam. Paldies. Varbūt vēl kāds no runātājiem tieši uz šo drīkst. Lūdzu. Ziniet, es pat brīžam domāju, ka tā ideja par iekļaujošu sabiedrību, ja? Tā ir tā ļoti liberālā ideja. Man druskuļi pārsteidz, ka mēs šeit kā konstitutīvās domas konferencē runājam par liberāliem principiem, ja? Ka viss ir jāuzklaus, un vienkārši jāņem vērā jebkurš citādāks viedoklis. Un tāpēc es to jautājumu izvirzīju, ja? Tev nebūs zakt. Ja? Pavisam vienkārši. Ir mūžīgas lietas, tev nebūs zakt, un tas nav diskutējums. Paldies. Arī nākamais jautājums jums. Kā jūs vērtētu vārda brīvības stāvokli Latvijā? Kā vilkt robežas starp jautājumiem, kuros hibrīda kara apstākļos ir jāievēro piesardzība, un kuros diskvalificējumi no diskusijas būtu tieši tie, kas nelietīgi kādu apsūdz valsts nodevībā? Mikrofons.
Lūdzu. Redziet, es esmu vairāk kārt sociālos tīklos apsūdzēts, ka Krievijas aģents un kas, ka viss neesmu. Ja? Tāpēc es tiešām laikam esmu šeit īstajā vietā. Bet ejot atpakaļ, jo šo tev nebūs zakti. Ja? Redziet, ir viena lieta, ko Ukrainas prezidenta biroja vadītājs pateica. Viņš saka, jā, nu un tad, ka mums korupcija. Ja? Galvenais, ka mēs turam fronti. Un punkts. Ja? Un tā ir tā lieta, ko mēs vienkārši nevaram salikt kopā. Ja? Ilgspējīga sabiedrība, ja? Bez šiem principiem nevar dzīvot. Ja? Tur sanāk, ka viņi tādi korupti bodīti, ja? Jebkurā gadījumā. Un tas tieši vairs kaut Jermaka izteiciens, tas man ļoti kaut kā iekrit prātā. Ja? Un tāpēc arī viss pārējais, ja? Ka mums apsūdz cilvēkus, kuri vienkārši grib būt brīvi, izteikt savas domas, ja? Ka viņus apsūdz uzreiz momentā, kā kaut kādu aģentu. Ja? Vai es tagad būšu Krievijas aģents, tāpēc, ka es pateicu to, ko es teicu? Lūdzu, metiet akmeni. Paldies. Paldies. Vēl kāds varbūt tieši uz šo jautājumu? Kā jūs vērtāt vārdu brīvību Latvijā? Kā novilkt robežu starp jautājumiem, kuros hibrīda kara apstākļos ir jāievēro piesardzība, un kuros diskvalificējumi no diskusijas būs tieši tie, kas nelietīgi kādu apsūdz valsts nodevībā? Nu, par pirmo, es domāju, ka vārdu brīvības stāvoklis Latvijā formāli mums ir labs. Bet realitātē, es domāju, tieši publiskajā telpā viņš ir diezgan svaks, ka konkrēti dominē viena ideoloģija vai viens skatījums pasauli, un tas tiek arī aicināti, un tie pārējie tiek pieaicināti, nu tāpēc, ka vajag. Par hibrīdu kara apstākļiem, te ir tas līdzīgi, kā jau Vens un profesors Apals teica, kad jautājums par pamatvērtībām. Teiksim, ir vienkārši lietas, par kurām mēs varbūt varam pārliecinoties uzdot jautājumu, bet par kurām mēs nediskutējam. Kaut vai tiešām, ja latviešu valoda, nevis tieši latviešu valoda vai latviešu kultūra nav tas vienojušies mūsu valstī, kas tad? Ja, un, ja teiksim, un šajos apstākļos ir īpaši būtiski, ja, kad tas ir tas, ko mēs jautājums, kā mēs to sargājam, bet tas ir sargājums. Kārli, jums arī nākamais jautājums. Kā izkļūt no sabiedrības stadijas, kad neko neaizmirst, neko nepiedod, un kur publiski paust var tikai pēdējo patiesības versiju? Kāda ir piedošanas loma politiskajā procesā, un kādos gadījumos nedrīkst piedot vai drīkst nepiedot? Tas, ko jūs aprakstījāt, izklausās vairāk pēc 1984 informācijas ministrijas, jo jūs labi atceraties, kad 20 gramu šokolādes samazinājums nākamā dienā tika pasniegts kā palielinājums. Respektīvi, kad ja tas arbitrs ir tas, kurš ir pie varas, viņš var pat tev apsūdzēt par jebko. Bet privātā līmenī, tātad personīgā līmenī, ja es metos virsū kādam par kādreiz izteikt viedokli, kas varbūt arī patiesi kļūdains, man būtu sev jāatgādina, kaut vai Jēzus vārdiem, lai met akmeni pirmais, kurš ir bez grēka. Ja, kad ir godīgi, mēs visi kļūdamies. Un otra lieta ir, bez piedošanas jau vispār nevar pastāvēt. Nec ģimene, nec arī sabiedrība. Kopīga. Jo man ir, ja es nepiedodu, man ir divi varianti. Vai mēs piedodam, izlīkstam, mums atkal ir kopība, vai arī mēs katrs dzīvojam savu dzīvi, respektīvi nošķirt viens no otra. Protams, piedošanas nosacījums ir apusējs. Es nevaru piedot tam, kurš man neprasa piedošanu. Viņš man izdara pāri, viņš liekas, tas nav bijis. Protams, tur nav piedošanas. Bet, ja cilvēks meklē izlīgumu un es tam nedodu, tad es šķeļu sabiedrību. Bet, ja es dodu, tad es vienoju. Paldies. Ar šo mēs noslēdzam pirmies apakšsadaļas politika kā saruna redakcijas jautājums un pārējām pie otrās apakštēmas mazizglītotība pēdiņās un citi nelietīgi oponentu diskvalifikācijas paņēmieni. Šajā sadaļā pirmais jautājums būs Elvīrai Šimfai. Pirms kāda laika medijos izskanēja atziņas, ka politiķiem klibo komunikācija ar sabiedrību. Arī Trumpa ievēlēšanas sakarā komentētāji draud, ka ja vien Eiropas politiķi neiemācīsies nokomunicēt savus lēmumus, tad Eiropai draud Amerikas liktenis. Rodas iespējas, ka politiķa darbs ir sarežģīts. No miedarbības ar sabiedrību atraud zinātniskus darbs, kura pārdošanai nepieciešama sabiedrisko attiecību speciālista palīdzība. Jautājums.
Kas tad ir politiķis, ja ne komunikators? Nē, politiķis, protams, ir komunikators, bet šis jautājums jau nav par to. Šis jautājums ir drīzāk par to, kā noteiktas ideoloģijas pārstāvjiem vai noteiktu partiju pārstāvjiem, kā viņiem pārliecināt cilvēkus, kuriem vajadzētu par viņiem balsot, ka viņu tātad nepārāk tautas valodā runājot ejošās, nepārāk izdevīgās, nepārāk populārās, nepārāk saprotamās, bieži pat kontraintuitīvās idejas tomēr ir labas un tādas, par kurām vajadzētu balsot. Tā jau ir centrālā problēma. Visi tie, kas uztraucas par to, ka Trumpu ievēlēja tādēļ, ka viņš labāk komunicēja un savukārt demokrāti zaudēja tādēļ, ka viņi sliktāk komunicēja ar sabiedrību, viņi tātad uztraucas par to īstenībā. Nevis par pašu komunikāciju, bet drīzāk par viņu problēmu, tātad drīzāk ir izvairīšanās no kaut kādas autentiskas komunikācijas, tāpēc, ka viņi grib, lai cilvēki atbalstītu to, ko viņi īstenībā negrib, lai cilvēki patiesībā saprastu vai zinātu. Tāpēc, ka daudzas no viņu idejām ir tādas, kas negūtu publisku vai plašu atbalstu. Daudziem šķistu nesaprotamas, īpatnējas, odiozas, lai neteiktu vairāk. Un tātad viņu apņemšanās turpmāk labāk komunicēt ar sabiedrību faktiski nozīmē nevis kaut kā patiešām turpmāk autentiski komunicēt un skaidrot savu viedokli, bet drīzāk gan labāk iemācīties kaut kā slēpt savu viedokli vai patieso pozīciju. Es domāju, ka tā varētu būt stratēģija. Īstenībā arī prātīgāka stratēģija, atkarībā no tā, ko jūs pārstāvat. Bet, ja jūs dažreiz iestājaties kā politiķis par pavisam trakām lietām, skaidrs, ka jūs gribat gūt publikas atbalstu, jūs labāk iemācieties smuki noslēpt to, ko jūs gribat viņiem iesmērēt. Un nevis kaut kā atklāti pateikt, es tagad gribu, lai jūs atbalstat kaut kādu pilnīgi traku un odiozu ideju. Paldies. Varbūt vēl kāds no runātājiem tieši par sabiedrisko attiecību speciālistu vajadzību politiķiem. Es tomēr labprāt ar šīm skundzes drusiņu tā dialogā iesaistītos. Jo tāpat ideja, ka Trumps ir kaut kas vairs, kaut kas nožēlojams, nepareizs un slikts, ja? Mīļie draugi, Amerikas tauta izdarīja savu izvēli. Viņi ievēlēja savu prezidentu. Ja? Un es ceru, ka kaut kas līdzīgs teorētiski varētu notikt arī pie mums, lai saliedētos šis sabiedrības klusējošais vairākums. Ja? Un tie nav tikai latvieši. Jautājums, kā mēs saliedēsimies ar tiem, kur nav latvieši. Bet tas ir ļoti svarīgi. Ja? Savukārt politkorektās domas, ka nedrīkst runāt vienu vai nedrīkst runāt otru, manuprāt, no konstitutīvās domas konferencēs vienkārši viņas uzskata par neiederīgām. Ja? Paldies. Paldies. Nākamais jautājums Edmundam Apsalonam. Ko komunikācijā nozīmē otra nodēvēšana par sarunai nederīgu? Arī tad, ja otrs tik tiešām ir tāds objektīvi. Vai pēc tā kaut kas konstruktīvs vispār var sekot? Ja mēs otru diskvalificējam kā sarunai nederīgi, tas nozīmē, ka mēs ar viņu nevēlamies sarunu. Bet mēs vēlamies sarunu, protams, tikai ar to, ar kuru ir vērts sarunāties, par kuru ir vērts ieinteresēties. Ja, tad mēs sarunājamies tad, ja mēs no vienas puses spējam atzīt, ka mūsu zināšanas ir nepilnīgas, ka mēs varam kaut ko nezināt, ka mums nav taisnība pēdējā instancē. Un tad, ja mēs redzam cilvēku, kuram ir atšķirīgas domas, un mēs spējam pieņemt to, ka arī viņam ir iespējams savu taisnību, un tad mēs sākam sarunāties, lai ar otra cilvēka palīdzību paši labāk saprastu savas domas, paši tiktu skaidrībā. Ja? Respektīvi, lai cilvēki sāktu sarunāties, viņiem ir jāpieņem otra cilvēka principiālais līdzvērtīgums, ka viņš ir tieši tāds pats kā es, tāda pati cilvēciska būtne, ar tām pašām tiesībām, ar tiem pašiem pienākumiem,
un es ar viņu varu runāt kā līdzīgs ar līdzīgu, ja, neieņemot pārākumu pozīciju. Tad mums tā saruna kā kopīgs domāšanas process, kurā mēs ar otra cilvēka palīdzību paši kļūstam gudrāki, ja, tad mums sāk veidoties šis process. Paldies! Uz nākamo jautājumu Elvīra Šimfa jau atbildēja, bet es tomēr lūkšu, varbūt kāds cits vēlas izteikties. Un jautājums ir tāds. Vai Trumpa atbalstītāji Amerikas Savienotajās valstīs un šeit pat Latvijā ir uzskatām par dumjākiem un pretvalstiskākiem kā Harrisas atbalstītāji? Vai maz izglītotie ir tie, kas nebalso tāpat kā jūs? Tikai īsi tātad. Es atbildēju savā runā, jā, tas ir skaidrs, bet es gribu uzsvērt, ka ne tikai tas, ka akadēmiskās aprindas atbalstīja Trumpu, tātad akadēmiskās aprindas atbalstīja tātad demokrātu partiju, neliecina par to, ka demokrātu partiju pārstāv izglītotāki cilvēki vai pat morāli labāki cilvēki. Īstenībā es gribētu pat drusciņu radikalizēt savu tēzi. Es nedomāju, ka izglītībai atvainojiet, nepiecēlos, ka izglītībai tātad politikā ir kaut kāda būtiska un izšķiroša nozīme. Protams, ka kaut kādam minimālajam vispārīgajam izglītības līmenim tātad sabiedrībā ir jābūt, lai būtu iespējama tāda valsts pārvaldes forma kā demokrātija. Tas, protams, pilnīgi neizglītotā sabiedrībai vai radikāliem izglītības līmeņa atšķirībām tas nav iespējams. Ja jums 40% no valsts ir analfabēti, jūs varat aizmirst par demokrātiju. Bet mēs runājam te par kaut kādām ekstrēmām situācijām. Bet principā es nedomāju, ka izglītība vai kaut kādas intelektuālās spējas būtu politiski vispār relevants faktors. Un patiesībā demokrātiskā valsts pārvaldes forma to arī tātad neparedz. Tas ir tieši tāpēc, ka man, cilvēkam, kuram tātad ir zinātņu doktors, arī vēlēšanās ir tikai viena balss. Tāpat kā Sergejam B. no Purvciema. Un nevis 5, tāpēc, ka man ir zinātņu doktora grāds, kas būtu odiozi vai ne. Paldies. Lūdzu, īsu repliku. Es gribu atgādināt to, ko es ietaupīju laiku, kad uzstājos. Ja? Tāpēc, lūk, tas, ko teica Valdis Birkaus, ja? Bija vēl viena lieta, ko viņš teica, ka ne tikai mūsdienu sabiedrība ir manipulējoša, demokrāti ir manipulējuši, ja? Bet tas izslēdz patiesību no politikas. Ja? Kas ir svarīgi? Ja? Tas, ka teiksim, tiešām var būt izglītot cilvēku labāk zina, kas patiesība, ja? Bet tomēr tiesības ir visiem balsot. Ja? Un es tāpēc īsti nesaprotu, kāpēc mums šeit karājas gaisā doma, ka Trumps ir kaut kāds slikts. Ja? Ja reiz viņš gan labs Amerikas tautai. Ja? Kāpēc mums šeit liekas, ka viņš ir slikts? Ja es pareizi uztvēru noskaņu. Paldies. Paldies. Kārlis gribēja arī īsi. Es īsi par to izglītotību. Es arī pievienojos tam, ka es nezinu, kur tā doma karājās, bet es neuzskatu, ka Trumps ir slikts Amerikai vai pasaulē. Bet tas nav svarīgākais, ko es gribēju pateikt. Svarīgākais, es gribētu atgriezties pie tās tēzes, ko Bonhoeffers ir izteicis, ka muļķība ir nevis intelektuālās kapacitātes jautājums, bet morālā kategorija. Ka tā ir izvēle, ka tā ir gribas akts. Un ja mēs paskatāmies, teiksim, mūsdienu rietumu pasaulē, vistrakākās, visodiozākās un visslimākās, jāatzīst, pat idejas tieši nāk no akadēmiskās vidas. Jā, tā kā tiešām izglītība kā grādu lieta nenozīmē, ka cilvēks ir spējīgs labi obligāti politiski spējīgs funkcionēt. Ja? Kad svarīgākais ir izkopt to sasaistē realitāti, jeb kā Apalkungs norādīja patiesību. Paldies! Nākamais jautājums ļoti iederās, un mēs viņu vēlamies piedāvāt uz izvēli diviem no jums pēc jūsu izvēles. Tad jautājums tāds. Ar nelielu ievadu. Vakar nosaukumā vārds mazizglītots, protams, tiek lietots sarkastiski. Bet palūkosimies uz apstākļiem, kuros darīšana ar reālu izglītības trūkumu kā nozīmīgu faktoru. Ir pašsaprotams, ka eksistē darbības un uzskats, kas nav savietojami ar līdzdalību politiski organizētā kopienā. Latvijas Republikas krimināla likuma 10. nodaļa nozieguma pret valsti tieši par to runā. Ko darīt, kad kāds
par pretvalstisku sāk dēvēt rīcību, jo vienkārši nespēja saredzēt, kādas politiskās pozīcijas valstisko jēgu. Kurš lūdzu? Es pavisam īsi uz šo un nedaudz par... Man šķiet loģiski. Jebkura valsts dēvēs par pretvalstisku, jebkura vara dēvēs par pretvalstisku, jebko, kas apdraud šo te varu. Nu, tā kā tas ir loģiski pēc definīcijas. Es domāju, tu nav īsti par... Bet es gribētu nedaudz šam pievilkt klāt to vēl nedaudz vairāk par to noskaņojumu. Man šķiet kaut kas ārkārtīgi neautentisks idejā, ka mēs mēģinām it kā pateikt, ne, nav tāda, mans oponents nav mazāk izglītots. Ja tad man radās jautājums, bet ja es domāju, ka mans oponents nav mazāk izglītots nekā es, tad kāpēc es ar viņu oponēju? Tā kā no kādas pozīcijas? Ja man ir ideja, ka mans politiskais pretinieks ir tikpat gudrs un tikpat tādā pašā, viņam ir tieši tāds pat izpratni par lietām, tā kā man, mēs esam uz vienu līmeņu, tad kāpēc mēs esam oponenti? Tā kā no kādas pozīcijas es pie viņa nāku? Man šķiet, ka vienīgi ir autentiski tomēr atzīt, ka sarunā ar savu oponentu, mazāk izglītoto vai mazāk zinošo. Protams, ka es uzskatu, ka es kaut ko zinu labāk. Nu, tā kā tas ir vienīgais iemesls, kāpēc es viņam oponēju, kāpēc man vispār ir oponents. Un es domāju, ka mēs daudz kas šeit, mēs it kā mēģinām ievilkt tādas attiecības, kuras var pastāvēt ļoti tādā, es nedaudz no attīstības psiholoģijas, ļoti tādā garīgā līmenī, vai varbūt pat garīgajā pasaulē, kur mēs visi esam vienlīdzīgi. Un mēs mēģinām šādas attiecību tipu un formu piemērot ļoti zemes karnālām, tādām sadzīviskām attiecībām, kurā beigās mums jāparūpējas par ļoti vienkāršām lietām. Tā kā par to, ko cilvēkiem dot ēst, kā bērns mācīt skolā, kā vēl kaut ko. Bet mēs runājam par attiecībām, kuras iedarētos varbūt eņģeļu vidū. Un tur rodās. Man šķiet, ka ir godīgi, manuprāt, atzīt, ka ja ir oponenti, ja ir diskusija, lai strīds vispār varētu pastāvēt, mums ir jādomā, ka es kaut ko zinu labāk nekā tu, tāpēc mēs vispār varam strīdēties. Paldies, Kārlis. Es gribu oponēt. Proti, drīkst oponēt. Vajag uzturēt kaut kādu sarunu un nevar. Mēs te nesam nekādā operā. Jā, mēs nesam nekādā eņģeļu pasaulē. Tātad, mans iebildums ir kāds. Jautājums par izglītību nevar būt politiski relevants tādēļ, ka patiesība nav politikas priekšmets. Atvainojiet, es nezinu, es varbūt daudzus šokēšu šeit. Bet tas ir absolūti acīm redzamība. Politikā nav runa par patiesību. Zinātnē varbūt ir. Es nezinu, reliģijā varbūt ir. Bet ne jau politikā. Atvainojiet, politika ir jautājums par interesēm un par vērtībām. Katram viņas var būt atšķirīgas. Vienlīdz tomēr leģitīmas, pat ja arī ir ļoti atšķirīgas. Patiesība, piemēram, nevar būt atšķirīga. Viņi vienmēr ir viena. Jūs paņemat divus fiziķus, viņiem būs jāvienojas. Viņi nevar katrs pārstāvēt. Es tagad palikšu pie šāda patiesības, un tu pie tāda. Varbūt ir gravitācijas likums, varbūt nav kāda starpība. Katram savs viedoklis. Protams, ka tas tā nedarbojas zinātnē. Politikā, protams, tas tā darbojas. Atvainojiet, cilvēkiem ir dažādas vērtības un intereses. Politika ir par vērtībām un interesēm, ne jau par patiesību. Un tas ir ļoti bīstami, ja politiku pasniedz kā jautājumu par to, kuram vairāk ir patiesība. Kuram tagad ir kaut kāda objektīvā patiesība. No tā izriet savukārt visas pārējās politiskā oponenta stigmatizācijas formas. Viņš ir muļķis, labākajā gadījumā, viņš ir ļaunprātīgs, sliktākajā gadījumā. Tā tas nenotiek, tā nav politika. Politikā ir citi spēles noteikumi. Amerikas vēlēšanās, priekšvēlēšanās tieši tā notiek. Kas ir slikti? Nē, nav slikti. Es varu pavisam īsi repliku šo. Es gribēju tikai īsi, absolūti piekrist. Es domāju, nav politika par patiesību, politika ir par konkrētās situācijas risinājumu. Un konkrētajā situācijā, ja mums ir nabadzīgi cilvēki, kurus ir jāpabaro, ir viens pareizs risinājums, kā tu izdarīt, un tad ir daudzi nepareizi, vai mazāk pareizi, vai mazāk efektīvi. Mums ir bērni jāiemāc, lai noliek labu matemātikas eksāmenu, tā ir mūsu konkrētā problēma.
Būs viens veids, kā to izdarīt vislabāk, būs daudz veidu, kā to izdarīt sliktāk vai mazāk efektīvi. Par to, manuprāt, ir politika. Patiesība tiešām pieder augstajām sfērām un cita veida disciplīnai, kas noteikti nav politika. Paldies. Atgādināšu, ka publikai pēc tam arī būs laiks kodolīgiem, organizētiem, lakoniskām replikām, tā skaitā ne tikai jautājumiem. Lūdzu, pēc tam arī Kārlis Irba vēl vēlējās un Vencīvs. Jā, paldies. Es vienkārši domāju, ka patiesība reizēm vienkārši. Ja? Nezinu, ko teiks mācītāji, bīskapi. Ja? Tas vienkārši lietas, ja? Cilvēka intereses. Ja? Tajā brīdī, kad cilvēki balso par savām eksistenciālām interesēm, tad saplūst kopā. Tad beidzas manipulācija. Un tā ir tieši lieta priekš šīs sarunas, domāju. Jā, lūk, Amerikā cilvēki balsoja par savām eksistenciālām interesēm, lai tur nebūtu nelegāli migranti. Vienkārši. Ja? Kuri atņem darbus amerikāņiem. Vai tā ir patiesība? Nezinu, bet tie cilvēki, kur balso par Trumpu, tie tā domāja. Un es domāju arī pats, ka beigās, ja mēs iesim kaut diskusijā par elitāro politiku, ja, tad mēs arī šeit, Latvijā, neko labāku nepanāksim. Un mūsu saruna šodien sākos ar himnas dziedāšanu, ar kaut kādu aptuvenu sarunu par labāku nākotni. Ja? Ir katram cilvēkam labāku nākotni. Un mēs aizgājām no tā virzienā, ka lūk, teiksim, ir kaut kāds patiesības monopols ir tikai izglītotiem. Manuprāt, nē. Īsti nē. Katram ir tiesības uz savu patiesību. Un cilvēki to pauž balsojot politikā. Paldies. Kārlis ir vēlējās pie šī vēl, un Vents pēc tam arī. Jā, par to izglītotību. Es domāju, ka nav jau stāsts par to, ka es uzskatu sev par izglītotāku vai otru par izglītotāku. Vienkārši, kad es cienu otru kā līdzi, vismaz sarunas vērtu vairāk par to, un ka izglītība nav noteicošais. Bet politika un patiesība, politika nedrīkst būt patiesības arbitrs. Tur es pilnīgi pievienojos. Ja? Bet, ja politika nebalstās kaut kādās vērtībās, kaut vai piesaucot, ja, kad tu vari vilkt cilvēku no nabadzības vienā veidā un 10 citos veidos, un viens ir pareizāks, tad mēs jau pasakam, ka tomēr un tad ir politikas uzdevums noskaidrot tos pareizākos veidus un ieklausīties cilvēkos, kas tajā ir. Tā kā, ja es to nedaru, tad es kļūstu par to, ka es izslēdzu, ja, tāpēc, ka man nepatīk tas viedoklis. Paldies. Vencīvs pie šī arī vēlējās? Es te klausos, es domāju, kurš tas atnācis tādi liberāļi. Viss tur spriež tas un tas. Es patiesībā domāju visu laiku, kas man neapmierina mūsdienu sabiedrībā. Un es teiktu, ka tā ir pazudusī hierarhija. Un runa nav šeit par izglītību, bet parasti nav tā, ka ierindnieks māca ģenerāli. Un ģenerālis ar ierindnieku nediskutē. Un ja mēs aizmirstam šo ideju, ka ir diskusija, patiesībā ir hierarhisks lielums, ja šī demokrātija ir hierarhiska kategorija. 2 leitenanti var diskutēt, 2 pulkveži var diskutēt, var 2 ģenerāļi diskutēt. Ja mēs aizmirstam, teiksim tā, šī nav perfekta analoģija. Es vienkārši, tas, no kā es esmu noguris, ir nevis no tā, kā sarunājas izglītots ar neizglītotu, es vēl krietni apšaubītu pats savu izglītotību šajā jautājumā. Respektīvi, kurš no mums tad ir tas neizglītotais, bet es apšaubītu. Mēs sākām ar himnu, un es profesoram pilnīgi piekrītu, un es domāju, ka tas, kā man izmisīgi pietrūkst, un man sirds pēc tā ilgojās. Tas nav intelekts, kas pēc tā ilgojas, bet tā ir sirds, kas pēc tā ilgojās. Tā ir dievišķā kārtība. Un par dievišķo kārtību nav iespējams strīdēties. Tā vienkārši ir. Un ja es saprotu šo dievišķo kārtību, ja es esmu dialogā ar dievišķo un es jūtu šo kārtību, tad tā nav izglītība. Tas ir, laikam, tas, ko mūsdienās sauc ar to izlo vārdu garīgums. Respektīvi, es nesarunātos ar cilvēku, kam šī ideja par dievišķo kārtību neko neizsaka, jo man viņam nav ko teikt. Es baidos, ka arī viņam nav man ko teikt. Vai es tāpēc ar viņu vispār nesarunātos, es nezinu. Es ceru, ka mūsu meklējumos, mūsu sarunā mēs abi atrastu šo ceļu pie Dieva. Es ceru, ka tā. Un tad jau, tad, ja tu esi atradis šo ceļu, es vienkārši domāju, ka 2 patiesi ticīgi cilvēki nevar nevienoties. Tā man šķiet. Varbūt es esmu pilnīgās ilūzijās. Paldies. Paldies. Un pāriesim pie pēdējā šī
apakšsadaļas jautājuma. Un jautājums ir adresēts Nilam Konstantīnovam un arī Ventam Sīlim. Nilam, pirms kādu laiku rakstījāt, citāts sākums, faktu pārbaude var būt tikai par neapstrīdamiem faktiem, dzimšanas datumiem, izglītības diplomiem, ieņemtiem amatiem. Rebaltika diskreditē šo, uzdodot par faktiem viedokļus, kuros nepastāv viena patiesība. Faktu pārbaude šobrīd ir vienkārši citu viedokļu kancelēšanas rīks, citāta beigas. Vai varat to īsti paskaidrot un varbūt ilustrēt, kā teju jebkuru politisku priekšlikumu var it kā noraidīt ar piemeklētu faktu patiesību? Es domāju, tur tā ideja nav tik sarežģīta, lai ārkārtīgi skaidrotu. Tur jau viedoklis diezgan skaidrs. Jā, man šķiet, ka tā ir, ka šī pati lieta, kas ir vienmēr pastāvējusi redakcijās, lielās un faktu pārbauda, protams, un ir jādomā, kurus faktus mēs varam pārbaudīt. Mēs nevaram pārbaudīt lietas, par kurām vispār pastāv dažādi viedokļi. Es neesmu tik labs speciālists citās sferās no savas pieņemšu. Pieņemsim, ka mums kā ārstēt depresiju. Tāds vienkāršs jautājums. Šķietam. Kāds teiktu, depresija ir jāārstē ar antidepresantiem, kāds teiktu, nav jāārstē ar antidepresantiem. Vai mēs varētu pārbaudīt to kā faktu? Protams, ka mēs nevarētu. Tajā nav fakta, kuru pārbaudīt. Un jebkura šāda diskusija mūsdienu zinātnes pasaulē, protams, jo mēs esam dziļāk tajā tēmā iekšā, mēs saprotam, ka viņš ir ārkārtīgi sarežģīts, filigrāns, un tur ir miljons dažādi. Bet ar šo te, it kā tādu, negribētu teikt gājienu, bet tas, kas ir izdarīts, tagad mēs pielāgojam faktu pārbaudi viedokļiem, pārliecībām, kaut kādām skolām, domām. Tas būtu aptuveni tāpat, kā tagad pārbaudīsim faktu pārbaude katoļi vai luterāņi. Kas ir pareizie? Kāds ir pareizie? Vai pārbaudīsim kaut kādus dogmātiskos pārliecības, piemēram? To nevar izdarīt. Un mēs redzam, ka arī izvēloties, kurus nosacīt šos faktus pārbaudot, mēs saprotam, ka tādējādi tiek vienkārši ietekmēts viedoklis. Es domāju, ka tas ir kļuvis par tādu nepatīkamu, bet ir kļuvis par PR rīku, kas nekalpo vairs savai funkcijai, proti žurnālists veido reālu rakstu, pēta reportāžu un palīdz viņam pārliecināties, ka šie fakti reportāžā minēti ir patiesi. Bet tas vienkārši kā pats ir kļuvis par kaut kādu tādu komunikācijas rīku, un tajā nav nekā laba, manuprāt. Tas tik vienkārši. Paldies. Un Vent? Es te iesāktu ar nelielu nošķīrumu, kas varbūt palīdzētu mazliet saprast, ko tad mēs īsti saucam par faktu. Ir empīriskie fakti. Empīriski viņi ir tāpēc, ka par viņiem var pārliecināties, veicot empīrisku. Tātad, ja es saku, ka glāze ir uz galda, jūs varat empīriski pārliecināties, paskatoties, ka glāze ir uz galda. Zinātnē, ne par visu mēs varam tik tiešā veidā gūt empirisku pieredzi, teiksim, tur ir mikroskopi, citi aparāti, mēru instrumenti. Tālāk, bez empīriskiem faktiem ir tā sauktie sociālie fakti. Ar tiem ir interesantāk. Kā es zinu, vai mēs, piemēram, ar Kārli esam draugi? Mēs vienkārši vienā brīdī nolemjam, ka mēs tādi esam. Proti, mēs abi nonākam pie secinājuma, ka tas veids, kā mēs izturamies viens pret otru, ir draudzība. Šādas te sociālo faktu konvencijas, tas ir, es varbūt kļūdos, bet man šķiet, ka vēsturnieki ļoti bieži strīdās ne jau par to, kas notika, bet ko mēs domāsim par to, kas notika. Tātad ir fakts, un tad ir šī sociālā konvencija, sociālais fakts, kas no tā tiek izveidots. Un tur arī tik daudz to diskusiju, bet tad ir trešā veida fakti, kas ir vēl svarīgāki, bet vēl jocīgāki. Es viņus sauktu par savā veidā individuālās psiholoģiskās pieredzes faktiem. Proti, ja es kādu mīlu, vai tas ir fakts? Padomājiet par to, ko nozīmē teikt, es tevi mīlu, tas ir par fakts. Ja es maldos, es vispār nesaprotu, ko vārds mīlestība nozīmē. Šai gadījumā šīs individuālās psiholoģiskās, vai tikpat labi, es nezinu, es ticu Dievam. Tas ir tie šīs kategorijas, vai man ir bijusi mistiskā pieredze, vai man ir vēl kaut kas bijis. Tie ir šie fakti, kas ir mana individuālā psiholoģiskā pieredze, kuru vispār nav iespējams ārēji verificēt. Es vienkārši ticu, ka tā ir. Un paradoks ir tajā, ka dažos gadījumos šie pilnīgi nekādi neverificējumie fakti var nozīmēt daudz vairāk nekā tas, ko domā sabiedrība, tas, kas ir tādā veidā empīriski verificējums. Un ja mēs neievērosim šo nošķīrumu un nepaskatīsimies, par ko mēs tur īsti strīdamies, par to, vai Vents un Kārlis ir draugi, tad kurš to zina? Viņš kaut kādu universālu kritēriju, kā izmērīt, vai viņi ir vai nav draugi, tas draudzīguma termometrs kaut kāds.
Nu, viņi vai nu domā, ka ir draugi, vai nu domā, ka nav draugi. Un tas tieši tā arī strādā. Vai nu mēs kā sabiedrība vienojamies, ka kaut kas ir fakts, ka Latvija tika okupēta 1940. gadā, vai arī nav fakts. Un tas ir viens no pazemošākajiem momentiem, strīdoties par vēsturi, ka kaut kas, ko mēs vieni uzskatām par faktu, otru nemaz par tādu neatzīst. Un varbūt par to ir vērts diskutēt. Kas attiecās uz faktu pārbaudas izmantošanu kā uz ieroci diskusijā, nu, to jau patiesībā tas ir neizbēgami, jo parasti kā tad mēs mēģinām pierādīt savu taisnību, kā tikai tajā, kā mēs labāk pārvaldam to, ko saucam par faktiem. Nu, kaut kā tā. Paldies, ka mēs ievērojam arī kārtību un nav vēl zvani bijuši. Un pārējiem pie trešās apakšsadaļas, kas ir nosaukta pirms politiskā lojalitāte, jeb kolektīvā identitāte. Un pirmais šīs apakšsadaļas jautājums arī adresēts Ventam Sīlim un vēl vienam pēc jūsu izvēles. Un jautājums ir tāds. Kas mēs šeit klātesošie visi esam neatkarīgi no mūsu uzskatu atšķirībām? Mēs esam cilvēki, jā, kristīgās kultūras mantinieki, bet tie ir arī, piemēram, Lietuvas politiskai kopienai piederīgie. Kas mēs esam, kuriem Latvija ir dzimtene, mājas, un tātad arī politiska teikšana Latvijā? Ventam Sīlim. Nu, tad, jā, ja man tagad jāatbild, kas ir nacionālā ideja, uzreiz un skaidri. Manuprāt, latvietis ir tas, kurš sevi par tādu uzskatu, kas runā latviešu valodā un kam ir svarīga latviešu valodā notiekošā kultūra, un kurš ar savu enerģiju, zināšanām, laiku, naudu un visām citām prasmēm to atbalsta. Un es uzdrīkstēšos izteikt provokatīvu viedokli, ka ja tāds cilvēks ir krievs, tad tas ir krievu tautības latvietis. Paldies. Vēl kāds pie šī? Es varu vienkārši piebilst, ka jā, es pazīstu tādus krievu tautības latviešu. Vairākus. Ja? Bet problēma ir šī paša definīcija. Tad mēs iesim apkaļ. Ja? Lūk, visa latviešu nācijas ideja ir aizlienēta no Vācijas. Ja? Un Vācija ir skaidrs, ja? Vācu identitātes ideja, ka vajag kopīgu izcelsmi, ja? Un tā ir tā problēma. Ja? Ja mēs prasām kopīgu izcelsmi, ja? Praktiski radniecību, ja? Tad mēs diez vai varēsim kaut ko labāk uzbūvēt. Paldies. Vienkārši maz piebildu. Nu, padomājiet, lībieši, latgaļi. Nu, labrīt. Nu, kāpēc nevar būt latgaliešu tautības latvietis? Man ir 8 daļa latgaļu asiņu. Man vecmāmiņa nāk no Bērsgales pagasta. Tā kā, jā, paldies. Paldies. Pāriesim pie nākamā jautājuma, kas ir adresēts Gintam Apalam. Demus 2. sesijā pagājušā gada novembrī jūs kritiski izteicāties par etnisko nacionālismu. Proti, ka tas sev ir izsmēlis un ka Latvija šobrīd ir labākajā stāvoklī, kur etniskais nacionālisms var novest. Šis jēdziens bija uzjundījis emocijas arī šīs sesijas priekšvakarā. Ko jūs ar to saprotat? Es jau to tikko teicu, mēs nevaram prasīt no cilvēkiem, kas politiskās kopienas locekļi, lai viņiem būtu kopīgi izcelsme. Ja? Tāpat kā Sīļkungam ieteiksim, un tas ir, manuprāt, ļoti skaidrs, ja? Ko mēs saprotam ar etnisko nacionālismu. Tāda kopējā izcelsme, kas tiek prasīta no cilvēka. Ja? Un mēs pat redzam, kāds vilnis iet tālāk šodien Latvijas sabiedrībā. Man, piemēram, es minēju pārtraukumā, man liekas, pilnīgi slikti, ja, ka neviens nav iebildis, ja, un neviens nav aizstāvējis, ja, tādu Danu Bjorku. Cilvēks, kurš runā latvijas, kurš teiksim, izrādes bilingvāls izrādes, ja, kurš politiski pilnīgi lojāls nosūda Krievijas kā Ukrainā un pārējo visu, ja, kāpēc neviens Latvijas nav viņa aizstāvējis? Un tas dīvaini. Paldies. Paldies. Un pāriesim pie pēdējā redakcijas sadaļas jautājumu. Tad šajā pašā sadaļā jautājums, es nolasīšu jautājumu un aicināšu jūs brīvi izvēlēties, kurš vēlas uz to atbildēt runātājs. Un pēc tam mēs pāriesim pie publikas jautājumiem. Tad jautājums tāds, ar nelielu ievadu. Nemazums sabiedrības Latvijas politiskās kopienas kolektīvo identitāti redz etniskās robežās. Viņi uzskata, ka iekļaujošākas identitātes meklējumi, uz kādiem jūs aicinājāt Demus 2. sesijā,
apdraud latviešu valodu, kultūru un tradīcijas. Kā jūs viņiem atbildētu? Kamēr pārējie domā? Kamēr pārējie domā, redziet, es jau 25 gadus ar visiem saviem līdzpilsoņiem sarunājos tikai latviski. Vienkārši. Un nekā ne savādāk. Bet tas jautājums, ko latviešu kolektīvā psiha nav pieņēmusi, ja, ka cilvēkiem ir vienkārši jāuzstāj savām tiesībām šajā zemē runāt latviski. Un cilvēki to nedara. Tas ļoti dīvaini, bet es teiktu. Paldies. Tikai papildinot, ka tieši tā, ka jautājums ir, vai es runātu latviski, man jābūt latvietim pēc etniskās piederības. Ja, un vairāk tas jautājums tieši tā, vai es savu latviskumu, tā moderni runājot, varu pārdot. Ja, respektīvi, ka padarīt viņu pievilcīgu arī tam, kas šeit dzīvo un pašam būt lepnam par savu latviskumu. Un, teiksim, tā kā runāt latviski, ja, kad, piemēram, ja, un nepaciest, ka tev neatbild, zinot, ka viņam vajadzētu atbildēt latviski. Tā kā stāsts, es domāju, tieši tā, ka latviešu valoda un kultūra ir tā, kas vieno, ja mēs runājam par Latviju, bet ne tik obligāti etniskā izcelsme. Tas ir sākums, bet tas nav nobeigums. Ziniet, es esmu citās autorijās izvirzis šo jautājumu, ja? Vai visi cilvēki šajā zālē var apgalvot, ja, ka viņi ir cēlušies no 13. gadsimta balvu ciltiņa? Es to apgalvot nevaru. Ja? Man nav nekāda empīriska fakta, kas pamato šo pieņēmumu, ja? Ka visi latvieši cēlušies no balvu ciltiņa, bet cilvēkiem tā patīk domāt. Tas ir sociālais fakts, ja? Tā ir. Paldies. Tikai patrīcieši drīz. Pēc brīža sāksies publikas jautājumi. Man ir tikai mazs komentārs par šo jautājumu. Es domāju, vai tiešām atkal man ir jājautā, vai tas ir nopietni domāts, vai tas nav joks, vai kāds mēģinājums kaut kā, es nezinu, provocēt publiku, nopietni uzdot jautājumu par to, vai patiešām mēs izvērtējam piederību Latvijas valstī pēc etniskās piederības principa. Man tas liekas ārkārtīgi odios jautājums, bīstams. Divi iemesli. Pirmkārt, tas praktiski nav iespējams. Cik jums paliks 5 tie latvieši? Otrakārt, kā jūs grasaties viņus izmērīt? Es noteikti šajā kategorijā tātad neiekļaujos. Es varu uzreiz nodot PMLP savu pasi. Vai kur man viņi jānodot, es nezinu. Kaut kur gan jau mani paņems pretī. Bet otrkārt, kādam ir jāpasaka vienreiz noteiktai latviešu tautas daļai, ka izteikt šādu viedokli ir skandalozi un civilizētai pasaulē un sabiedrībai nepieņemami. Ka jūs varētu ierobežot piederību kādai valstiskai kopienai pēc etniskā principa. Nē, Vācijā tā nedara. Es neesmu manījusi, ka kaut kur vācieši skenētu savu pilsoņu etnisko izcelsmi. Ja mēs nerunājam par 20. gadsimta 30. gadiem. Pēc brīža sāksim publikas jautājumus. Tūlīt arī būs. Mēs izrunājam noteikumus. Pirms tam es redzēju, jūs mazliet vēlāk atnācāt. Man īsti gribās, jo man identitāte ir ārkārtīgi profesionāli, personiski interesants jautājums. Es domāju, ka šis ir ne tēma. Tāpēc, ka šķiet, ka cilvēki, kas ir latvieši, es to starp identificēju kā latvieti, tam nav vispār nekāda sakara ar etnisku izcelsmi. Esmu diezgan droši, ja mēs paprasītu cilvēkiem, kuri ir latvieši, kā jūs sevi, tas nav tāpēc, ka mēs etniski kaut ko zinātu par sevi. Es pat neesmu nekad interesējies, man tas nav īpaši interesanti pat bijis. Un es domāju, līdz ar to tas ir tāds valodas spēles jautājums, kuram reālajā dzīvē nav vispār nekādas nozīmes. Es esmu latvietis, tāpēc, ka vienkārši runāju latviešu valodā. Esmu latvietis, tāpēc, ka es saprotu, kāpēc raud cilvēki, kad Raimonda Paula dziesmas, kad raudāja māte. Tie ir tādi kodi, tas jau nav ģenētiskais kods, bet es domāju, šis strīds līdz ar to vispār ir nevajadzīgs, tāpēc, ka tāda realitāte nav.
Es gan domāju, ka ir otra lieta, par ko gan varētu būt strīds. Domāju, šī ilūzija, ka mēs kaut kā pārdosim latvietību, vai ka mūsu... Es domāju, ka nē. Tā kā latviešu valoda ir vajadzīga tikai tiem cilvēkiem, kas ir latvieši. Tā kā latviešu kultūra ir vajadzīga tikai tiem cilvēkiem, kas ir latvieši. Ilūzija, ka mēs te sāksim runāt ka es sākšu runāt ar savu boltu kurjeru latviski, un viņš atbildēs man latviski, un mēs sadziedāsimies, un viņš pat pieņems tagad savu latvietību arī. Tās ir muļķības, man šķiet. Angļu kultūra, angļu valoda, jā, lielās kultūras, jā. Mūsu kultūra ir kaut kas pavisam cits, tas attiecās tikai uz mums. Principā, manuprāt. Ziniet, es domāju, ka mēs šeit runājam par politiku. Ja? Un politika ir vara. Praktiski sinonīms. Ja? Redziet, es 26 gadus strādāju vienā Latvijas ministrijā. Un nevajag domāt, ka tur bija daudz krievu. Nē, absolūti nē. Mums konkrētāk saruna par to, ka mums, jā, tiešām mums ir šī etniskā segregācija, teiksim, jā, kur privātā biznesā darbojas tie, kur nav latvieši, jā, valsts iestādēs strādāja, kur ir latvieši. Praktiski, jā. Un, ziniet, bet tas ir, es tā citēšu arī vienkārši ekonomistu Alde Austeru, jā. Ir viena problēma ar to visu. Viņš teica, redzīt, viņš saka, ja ir ekonomiskā segregācija, ja, tad ekonomika nevar būt tik laba kā kaimiņos. Respektīvi, ja Latvijas ekonomika sastāv no divām ekonomikām, no latviešu un krievu ekonomikas pēc valodas, ja, tādā gadījumā mēs nevaram gribēt tādu attīstības līmeni kā mūsu kaimiņu valstīs. Diemžēl. Un viņš to arī argumentē, piemēram, ar to, kāpēc, piemēram, Beļģija nav tik labi ekonomiski attīstīta kā Nīderlanda. Tāpēc, ka Nīderlanda ir viena ekonomika, bet Beļģija īstenībā divas. Ja? Tā ir. Paldies. Paldies. Un pāriesim tagad pie nākamās gaidītās daļas, proti publikas jautājumiem, bet ļaujiet man atgādināt divas lietas ar dažām apakšlietām. Proti šīs sesijas galveno tēmu. Mēs, jeb es un mans mazizglītotais politiskais oponents, kur mēs iedalam trijās apakštēmās. Pirmā – politika kā saruna, otrā – mazizglītotība un citi nelietīgi oponentu diskvalifikācijas paņēmieni, un trešā apakštēma ir pirms politiskā lojalitāte, jeb kolektīvā identitāte. Publikas jautājumiem ir jābūt par šīm tēmām, tiem jābūt īsiem kodolīgiem. Lūdzu, nestāstiet par sevi, bet uzdodiet jautājumu par šīm trijām tēmām. Ja tas nav jautājums, bet replika arī tas ir ļoti laipni aicināts, bet lūdzu lakoniski. Jums jautājumam un jūsu replikai un atbildēji mēs ievērosim laiku 1 minūti. Un mikrofonus padosim. Ja? Lūdzu, nerunājiet no vietas dažādu iemeslu dēļ, tā skaitā demos kārtības uzturēšanai un tālāk nodošanai. Mikrofons jums pados un lūdzu runājiet mikrofonā. Jā, un pēc tam tur. Labvakar. Tātad par sevi neko. Kas attiecas uz te minēto latvietību, un tā būs replika vispirms. Latvietība, tad gribu teikt tā, ka bez visa tā, kas te tik minēts, ārkārtīgi svarīgi ir kolektīva vēsturiskā atmiņa. Un tas ir viens no šķirkļiem, kas nodala mūs kā etnos. Un, ja Krievs vai Bolt, kā jūs viņu diezgan pazemojoši nosaucāt, es uzskatu, ka civilizētā sabiedrībā tā nedrīkst izturēties pret citautiešiem. Tas ir cits komentārs. Ja, ja viņš runā latviski, un viņš nerunā latviski, tāpēc, ka viņš nav latvietis. Kādas muļķības? Jebkurš cilvēks, kurš ciena Latviju, latviešu valodu, grib šeit dzīvot, viņam ir jārunā latviski, nevis tāpēc, lai kļūtu par latvieti. Latvietības jēdziens ietver sevi noteikti vēsturisku atmiņu. Par hierarhiju. Hierarhija, ko te kolēģis minēja, tātad man ir jautājums, vai jūs nesaskatāt, tas jau ir jautājums, vai jūs nesaskatāt savā komentārā, tas bija Sīļkungs laikam, ja? Pirmkārt, demokrātijas apiešana vai nicināšana, un otrkārt, vai tā nav neķītra oponentu apklusināšanu, jo viņi ir laji un neko nesaprot. Jautājums Sīļkungam. Teiksim tā. Tad, lai augstskolās māca studenti. Sarunājam.
Tur nevajag profesorus, lai studenti kāpj kancelē, paši māca to fiziku, ko viņi zina. Nē, protams, ka ne. Es teiktu, ka demokrātijas ievainojamākā vieta ir tās nespēja nosargāt savu imunitāti. Visi diktatori tika ievēlēti demokrātiskā veidā. Un Putins līdz šim uztur ļoti spēcīgi šo demokrātijas ilūziju. Kāpēc viņam ļoti svarīgi, ka viņš ir tautas vēlēts prezidents? Es uzskatu, ka, un tā ir man stingrā pārliecība, un to es saku kā cilvēks, kurš kādu brīdi ir domājis par to, kā man tiešām pietrūks. Un kāpēc es minēju hierarhiju? Tāpēc, ka hierarhija, teiksim tā, hierarhija ļauj saranžēt cilvēkus. Es domāju primāri meritokrātiju, tas ir primāri nopelnus un talantus, kas ļauj mums saranžēt. Un es katrā ziņā gribētu mācīties pie labākā skolotāja. Es negribētu mācīties pie skolotāja vispār, bet jā. Un tā ir hierarhija, un šī hierarhija, un tā ir svarīga. Tā ir hierarhija, kurā pastāv gan kaut kādā nozīmē fiziskajā visumā, bet es negribētu šeit nokrist tajā, lai pateikt, ka viss tā kārtība ir tādā veidā radīta. Nē, tā ir kārtība, kas nepārtraukti tiek izaicināta ar jauniem cilvēkiem, jaunām zināšanām, kas tendē, ka zinātnes pasaulē. Patiesībā zinātnes pasaule ir riktīgi džungļi. Tur viena teorija ir tikai tik ilgi dominējoša, kamēr neatnāk jauna, plēsīga, agresīva teorija. Tā ir tā hierarhija. Paldies! Tā, mums lūdzu mikrofonu vai varam palūgt mikrofonu šeit? Pie maniem ir mikrofons. Es par sevi neko neteikšu, ja? Bet man ir varbūt pāris piezīmes tādas definīciju veidā. Jūs te pieminējāt, kas ir fakts. Deformētā sociālā vidē pie mums par faktu ir pārvērties norūdīts viedoklis. Un tā ir viena no lietām, ko tik ilgi griež, kamēr jau šo te izteikto viedokli sāk pasniegt kā faktu. Otra lieta ir par politiku, kas tāds atsevišķs saraustīts piezīmes. Politika principā ir vidēji biznesa, tas ir tāds sens definīcija, bet šajā definīcijā ir ļoti liela jēga ielikt iekšā. Trešā lieta ir, citējot Marku Tvenu, ja vēlēšanas kaut ko mainīt, tas būtu sen jau aizliegts. Ja, tā varētu turpināt, gandrīz pa katru tēzi ir ļoti precīzi definējumi. Paldies, kas jā. Paldies, tā bija replika, bet lūdzu īsi atbildēt. Var īsi, jo man likās svarīgi, tas pamanīja šo ideju, kas sasaucās ar fact-checking. Mēs dzīvojam scientisma laikmetā, kad it kā zinātnieki ir arbitri, un mēs pieņemam, ka zinātnes uzdevums ir atrast faktu kā patiesību. Bet zinātne tā vienkārši nedarbojas. Zinātne, jebkurš eksperiments var tikai vairot iespējamību, kaut kādas teorijas, kuru pēc laika var arī nebūt patiesa. Līdz ar to tādā ziņā diskusija par faktiem nav vispār jēgas. Un otrs, mēs pieņemam bieži, ka zinātne nosaka konsensus, vai zinātnieku vairākums, tas bieži tiek izmantots kā arguments. Vairākums zinātnieku uzskata, bet zinātne nav demokrātiska. Tādā ziņā zinātne ir pilnīgi vienalga, cik zinātnieku uzskata vienā vai citā veidā. Zinātne ir svarīgi tas, ko parāda eksperiments, un varbūt viens zinātnieks pret visiem pasaules, un tas būs tas fakts. Un līdz ar to, jā, es domāju, ka tā valoda tiek manipulēta, un fakts ir pārvērties par kaut ko gluži citu, par argumentu. Paldies. Es domāju, te bija jau jautājums, lūdzu, un pēc tam arī jums redzējām. Man ir 3 replikas. Pirmā ir paldies Ventam par latvietības definīciju. Es arī tajā kategorijā tad ietilpstu. Tad otrais par strīdu. Pirms mēs sākam debatēt, tad derētu vienoties par jēdzieniem. Un šeit es strīda vietā tomēr ieteiktu kādus citus jēdzienus, jo strīds man atgādina divus monologus, un kad ir 2 monologi, tad nedzird viens otru. Debatē, nezinu, domu apmaiņa vai cieņpilns dialogs, tas tā kā daudz labāk. Un trešais, tad attiecībā par piedošanu, tur ir ārējais un iekšējais aspekts. Ja cilvēks iekšā sevī nepiedod, tad viņš ir vergs tai nepiedošanai, tā viņu pašu paverdzina un padara nebrīvu.
Bet uz āru piedošanas noteikums ir grēku nožēla, ir savas vainas atzīšana. Tad var piedot un, kā saka, atlaist parādu. Bet ja nav savas vainas atzīšanas, tad jārīkojas pēc taisnības, tad jāpiedzina tas parāds, vai ne? Bet iekšēji vienkārši es atsakos no tā, lai spriestu tiesu un atdodu to, ticīgs cilvēks atdod Dievam, neticīgs atdod laicīgai tiesai, lai tur viss spriež visu. Paldies. Paldies. Mikrofonu. Mēs no vietas, mēs jums dod mikrofonu tieši. Labvakar. Es par cik esmu uzņēmējis tādu nelielu repliku par sevi, tad es vairāk par tādu politiku ekonomiju, nevis par politiku. Ja? Maza replika. Laikam jau daudzi zina, ka Amerikas konstitūcijā nav minēta demokrātija. Amerika ir republika. To jau pierāda arī elektoru kolēģijas. Tās nav demokrātiskas. Ja? Un pirmām kārtām Amerikas tēva dibinātāji, kad viņi izveidoja Amerikas Savienotās valsts un konstitūciju, tad, var sakot, pirmajās vēlēšanās bija census. Tas ir, var sakot, vēlēt varēja tikai tie, kuriem ir īpašumi, zemes vai arī kapitāls. Līdz ar to var izskaidrot, kāpēc 6% no iedzīvotājiem pasaules varēja saražot pusi no pasaules koprodukta, ko izdarīja Amerika 19. gadsimtā. Lūk, tieši tā. Tā ir tāda maza replika, bet es vienkārši domāju tā. Šobrīd ir pasaule tādā lūzuma punktā. Paldies. Tur bija tālāk jautājums. Jā. Kad man būs replika ar paldies un ar mazu stāstu, jo sapratu, ka tas ir stils. Paldies par to, ka pieminējāt debašu vajadzību, paldies par empātiskas līderības pieminēšanu un par pandēmijas piemēru diktatūrai un par pusaudzību sabiedrības attīstībā. Iespējams zināms atgādinājums, bet pandēmijas vadība un tā pati, ka šī toreiz tika minēta kā vienīgie pieaugušie telpā. Tā kā diezgan liels mums pārdoms ir gaidāmajiem gadiem, ja mēs runājam par lūzumu punktu sabiedrībām. Un man ir tas stāsts par skudrām, par purgu. Sarkanās un melnās skudras ielieciet iekšā 100 sarkanas, 100 melnas. Viņas savstarpēji viena otrai neko nedarīs. Bet, ja to burku sakrata, viņas vienu otru sāks nogalināt. Un tad tas jautājums laikam par mums kopīgi, kas ir tas burkas kratītājs un kā viņa tiek kratīta. Un jā, vēl liels paldies, ka aktualizējat ticības vērtību, un ne tieši varbūt tikai reliģiozā izpratnē, bet tieši par ticības vērtību kā tādu. Tā kā liels paldies. Paldies, un tieši aiz jums arī, kungs, vēlēs. Lūdzu. Es varu turpināt, uzdod? Jā. Paldies par sarunu. Tad, cik es saprotu, uzstādījums ir, kad ir šis pretinieks, pret kuru mēs kvalitātes vērtējam. Tad jautājums tāds, kādas tad iespējams augsti izglītotajam panelim ir ieteikumi, kā tad aizstāvēt savas intereses? Paldies. Varbūt adresēt konkrēti vai lai izvēlās? Labi. Lai izvēlās. Lūdzu. Kā norādīja iepriekšējais runātājs, jums būs ļoti labas iespējas, ja jūs tātad kļūsiet par zemes īpašnieku Amerikā. Un tātad kontribūtēsiet būtiski iekšzemes koprodukta un vispār pasaules ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai. Jā, bet tas bija ironiski domāts. Jautājums ir par kādus ieteikumus varat sniegt, lai aizstāvētu savus intereses? Tāds bija jautājums. Tas uzstādījums, mūsu pretinieks ir maz izglītots. Kā tad mēs efektīvi tagad aizstāvēsim savas intereses šajā diskusijā? Lūdzu, Kārli. Nav jau, ja runa par diskusiju, nav citu veidu, kā runāt, bet ja runa par dzīvi, tad jautājums arī par integritāti. Cik ļoti es iemiesoju to, ko es aizstāvu. Un es gribētu mazu repliku atsaucoties arī uz uzņēmēju sacīto. Jā, es piekrītu, ka tā ir demokrātijas problēma, ka nereti tas balsotājs ar savu lēmumu nenes atbildību par savu lēmumu. Ka viņš iebalso kaut ko vai nobalso par kaut ko. Un tad Amerika ir izcinājis vienā veidā, jautājums vai ir cits veids, tur es piekrītu. Kaut kādas jautājumus šis paceļ, kad man ir jābūt atbildībai par to, kā es lemju demokrātijā. Un tā ir problēma, ka es varu piedalīties bez atbildības. Te ir jautājums tur likt, jā?
tāds precīzs jautājums Konstantīnam kungam. Jūs minējāt maigā demokrātiju. Vai jūs varētu lūdzu paskaidrot, bišķi, kas tas ir? Paldies. Es atvainojos. Maigais konservatīvs. Lūdzu to. Paldies. Maigais konservatīvisms. Es vienkārši tādu vārdu piešķiru ir zināmas stratēģijas. Arī bērnu audzināšanā ir stratēģijas, kas ir labākas un ir kas sliktākas. Tur ir diezgan stingra hierarhija. Piemēram, mēs zinām, ka reāli sodoša, skarba, fiziski sodoša bērnu audzināšana ir sliktāka nekā citas. Un tāds veiksmīgākais, pareizākā, labākā, visizglītotākā bērnu audzināšana ir tā, kur ir reizē pietiekami stingra, bet vienlaikus jutīga, responsīva pret emocionālu. Respektīvi, bērnam ir vajadzīgs robežas un bērnam ir vajadzīgs siltums, emocionālā tuvība. Un man šķiet, tas labi saskana ar šo terminu, kas ir kā konservatīvisms, proti konservatīvisms kā robežas, bet maigā kā maigums, kā jutīgums un emocionālā sasaist un atbildība. Tā es domāju. Lūdzu īsi, ja? Ļoti īsi komentāru Džordžam Bušam vecākajam, ja, bija šis lozungs par šo, teiksim, compassionate conservatism, ja. Tas solidārais, ja. Atbildība par, teiksim, mazākiem brāļiem, kam neiet tik labi, kas arī konservatīvi īstenībā, ja. Tā, manuprāt, jūs saucat par maigo, viņš sauc par solidāro vienalga. Paldies. Tā, te bija jautājums ar repliku, un tad arī tur es redzu. Es Kārļa kungam vienkārši gribēju nedaudz atbildēt. Protams, vēlētājs jau ir atbildīgs par to, ko viņš vēl. Ja? Nu, tā kā, man liekas, pat Platons to pieminēja. Ja jūs vēlat, tad jūs vēlat, ko jūs vēlat? Ja? Kuģu kapteini, tātad viņam jābūt izglītotam un tā tālāk. Bet mums arī jābūt atbildīgiem, ka mēs dodam katram tiesības vēlēt. Katram. Vai viņš zina, vai viņš nezina, vai viņš izglītots vai nē, vai viņš atbilst kaut kādiem kritērijiem vai nē. Lūdzu, pēdējais narkomāns, tur bombas vai kas, lūdzu, variet vēlēt. Cik tad būs laba mūsu valsts, ja mums katrs šitā te vēlē? Vai tur nav kaut kāda cēlēnsakarība? Paldies. Tas bija vairāk replika jautājumu formā. Tur ir jautājums, un pēc tam vēl vienu ievērojot laiku un iespēju pēc tam, tad jūsu būs pēdējais. Pēc tam vēl turpināsim pie vīna glāzes. Lūdzu. Vēl viena piebilde tikai. Vai klātesošie visi atcerās, kas ir idioti? No Grieķijas vēstures. Tātad tie bija cilvēki, kuriem nebija īpašumu, kur nepiedalījās vēlēšanās. Tos sauc par idiotiem. Tātad tas, ko te uzņēmēja kungs min par štatiem, tas nekāds brīnums nav. Es domāju, ka neviens no klātesošiem nav aizmirsis, kad Šveicē sievietēm iedeva vēlēšana tiesības. Jā, tātad tas bija pavisam nesen, rēķinot šajos te griezumos, kādi ir 10 gadu. Tad komentārs ir tāds: demokrātija, kā jūs zināt veco teicienu, ir viena struntīga lieta, bet nekas labāks nav izdomāts. Un kādi ir šie demokrātijas izpausmes principi, tie ir mūsu pašu ziņā. Paldies! Paldies! Un tā mums pēdējie 2 jautājumi šeit. Jūs turat mikrofonu. Nē, jūs turat varbūt mikrofonu. Es gribēju jums pateikt, ka man ir pavisam cits uzskats, jo es esmu Amerikas pilsonis un Latvijas pilsonis, un es pēdējās vēlēšanās balsoju tikko. Oregonā šeit ir vēlēšana baloti, kāda viņi izstījās Oregonā. Un es esmu iesaistījusies ar republikāņiem, tā kā man ir ļoti interesanti dzirdēt jūsu visu viedokļu. Filozofēja daudz, bet ja jūs tiešām gribat Amerikas republikāņus un Trumpu saprast, lūdzu, dabūjiet atpakaļ Fox News. 22. gada aprīlī viņu atcēla. Viņš bija uz 926. kanālu uz Baltkomu. Es zvanīju uz Nepal, mēs neko nedarījām, bet Nepal pavēle tā bija neoficiālā. Es zvanīju uz Baltkomu, viņa jau no galvas mani pazīst. Mums bija atcelts. Tad Latvijā cenzūra visu laiku bija Fox News, jo man ar Amerikas pieslēgumiem es redzu, es vispār neiet. Pēdējo reizi bija šogad aprīlī, tagad iet man pieslēgumu. Un otrs, nekur netiek izdota konservatīvā literatūra, ka es atbraucu uz Latviju, es aizēju pirmo reizi uz grāmatīcu. Kāds jums ir konservatīvās literatūras grāmatas? Nav. Es atvainojos. Kuri Marks Levins? Kuri Hansen? Viņi visi ir uz Fox News, un viņi saka, neizdod konservatīvo literatūru. Ir grāmatu tik daudz. Un runājot arī vēl par trimdas literatūru, Latvijā viņa arī netiek izdota. Paskatieties, tur viss ir rakstīts, kas ir par Latvijas valsti, kāpēc mēs neejam. Ja jūs sāksiet to lasīt, jums būs atbildes uz visu.
Un reliģija arī Kārlis Kundziņš. Tie, kas zina, kas ir Kārlis Kundziņš. Sīki, smalki rakstīts, kas ir vajadzīgs, lai latviešu tauta un vispār viss celtos apakaļ. Labi, paldies. Paldies. Tā, un tur vēl bija jautājums. Ja? Jums ir mikrofons, lūdzu. Labvakar. Nesen mūsu saima, Latvijas Republikas saima, nobalsoja par to, ka sabiedriskajos mēdījos drīkst strādāt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kuri ir apmaksāti no valsts budžeta viņu darba vietas, un viņi popularizē krievu valodas lietošanu Latvijā, cenšas atjaunot krievu valodas apjomu lietošanu Latvijā un rada varbūt pat maldīgas ilūzijas, ka varēs šo krievu valodas lietošanu paplašināt, un tā būs paralēla valoda valsts valodai. Man ir jautājums, vai šis Saeimas balsojums par to, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas strādā sabiedriskajos mēdījos, drīkst tur strādāt ar šo pilsonību, vai tas ir balsojums par vārda brīvību, vai tas ir balsojums par hibrīda kara atbalstīšanu par mūsu valsts naudu, vai tas ir kaut kas cits? Paldies. Vai jūs adresējat šo jautājumu kādam? Kas vēlas atbildēt? Jā. Manuprāt, atbilde ir ļoti vienkārša, kad tas ir multikulturālismu ideoloģijas iespējā un mūsu valstī naidīgs lēmums. Nu, kā latviskai nācijai. Paldies par kopīgo demos sesiju. Ar šo mēs to arī noslēdzam, bet vēl pusstunda līdz 9:00 var turpināt saviesīgas savstarpējas diskusijas pie galdiem pie vīna glāzes. Paldies visiem par dalību!